Sveiki! Šodien parunāsim par C vitamīnu, bet nedaudz citādāk. Aizmirsīsim uz brīdi par sausaukstēšanos un imunitāti. Tā vietā ienirsim īstā bioloģiskā noslēpumā. Tas ir stāsts par zaudētu superspēju, kas mūsu cilvēkus padara tik ļoti atšķirīgus no gandrīz visiem pārējiem dzīvniekiem uz planētas. Kas tad mūsos ir tik īpašs? Nu, ķersimies klāt! Un te nu ir galvenais jautājums, padomājiet par to. Gandrīz visi dzīvnieki spēj paši saražot sev nepieciešamo C vitamīnu. Suņi, kaķi, pat kazas, viņiem nav par to jāuztraucas. Bet mēs to nespējam. Kāpēc? Kas evolūcijas gaitā nogāja greizi? Izrādās, atbilde ir ierakstīta dziļi mūsu DNS. Tas nav kaut kāds defekts? Nē. Tā ir sena ģenētiska mutācija. Kaut kad ļoti, ļoti sen mūsu priekštiečiem šī spēja bija, bet tad viens svarīgs gēns, tā teikt, salūza. Un kopš tā brīža šī spēja ir atslēgta uz visiem laikiem. Tieši tāpēc C vitamīns mums ir jāuzņem ar uzturu. Tā nav izvēle, tā ir izdzīvošanas nepieciešamība. Un, lai saprastu, cik neparasti ir šī situācija, paskatīsimies, kas vēl ir mūsu likteņa biedri. Mēs esam vienā klubiņā ar pērtiķiem, dažām sikspārņu sugām un, jā, tieši tā, ar jūras cūciņām. Diezgan ekskluzīva kompānija, vai ne? Mēs visi esam zaudējuši šo organisma superspēju. Tieši šīs zaudētās spējas apzināšanās ir neticami svarīga. Tā pilnība maina to, kā mums vajadzētu skatīties uz savu šķīvi un, protams, uz savu veselību. Bet ko īsti C vitamīns dara? Lielākā daļa, protams, teiks, tas ir imunitātē, kad tuvojas sauscēšanās. Jā, bet tā ir tikai aizberga virsotne. Patiesībā C vitamīns ir kā organisma Šveices armijas nazītis. Tam ir neskaitāmas, vitāli svarīgas funkcijas. Viena no tā galvenajām lomām – tas ir ārkārtīgi spēcīgs antioksidants. Iedomājieties to kā personīgo miesas sargu katrai jūsu šūnai. Tas burtiski metas priekšā, lai neutralizētu tā dēvētos brīvos radikāļus. Tās ir tādas agresīvas molekulas, kas bojā šūnas un veicina gan novecošanos, gan slimības. Vēl viena superspēja. C vitamīns ir absolūti neaizstājams kolaģēna ražošanai. Un kas ir kolaģēns? Tas ir kā ķermeņa karkas, kā sastatnes, kas satur visu kopā. Ja C vitamīna trūkst, cieš āda, kauli kļūst trausli, asinsvadi vāji, būtībā cieš viss, kam nepieciešama struktūra un izturība. Un ar to viss nebeidzas. Nē, C vitamīns ir arī izcils komandas spēlētājs. Tas ne tikai pats cīnās par imunitāti, bet arī palīdz atdzīvināt citu svarīgu antioksidantu E vitamīnu. Un vēl, tas ir kritiski svarīgs, lai palīdzētu organismam no augvalsts produktiem, piemēram, spinātiem vai lēcām, uzsūkt dzelzi. Labi, teorija ir skaidra. Tas ir svarīgi. Bet kā lai praktiski nodrošina, ka organisms saņem pietiekami? Pievērsimsies praktiskajai pusē. Lūk, šīs ir oficiālās ieteicamās dienas devas. Un te kļūst interesanti, jo vajadzības ir ļoti atšķirīgas. Bet paskatieties, cik dramatiski pieaug nepieciešamības smēķētājiem, un tam ir loģisks izskaidrojums. Katra cigarete rada organismā milzīgu oksidatīvo stresu, un C vitamīns tiek burtiski sadedzināts, lai cīnītos ar šo kaitējumu. Tā. Ātrs eksperiments. Aizveriet acis un iedomājieties produktu, kas ir pilns ar C vitamīnu. Kas pirmais ienāk prātā? Varu sadarīt, ka tas ir citrons vai apelsīns, vai ne? Bet vai tie tiešām ir īstie čempioni? Es teiktu, gatavojieties pārsteigumam. Un te nu ir atbilde. Paskatieties uz šiem skaitļiem. Svaiga sarkanā paprika pārspēja citronu gandrīz 3-kārt. Bet īstais, neapstrīdamais karalis ir acerols ķirsis. Tas satur vairāk nekā 30 reizes lielāku devu nekā citrons. Tas pilnībā apgāž veco mītu par citrus augļiem kā galveno C vitamīna avotu. Un šeit ir vēl daži čempioni. Protams, acerola ir diezgan eksotiska, bet mežrozītis un smiltsērkšķi ir tepat pieejamas īstas C vitamīna bumbas. Un kas to būtu domājis par pētersīļiem, vai ne? Pat parasti svaigi pētersīļi ir pārsteidzoši spēcīgs spēlētājs šajā sarakstā. Labi, bet kas notiek, ja C vitamīna ir par maz? Vai tieši otrādi, ja sanāk par daudz? Ir svarīgi apskatīt abas gājējības, jo atslēga kā vienmēr slēpjas līdzsvarā. Te ir galvenais, kas jāatcerās. Jā, viegls trūkums var izpausties kā nogurums, aizkaitināmība, biežāk slimošana, bet pārdozēt C vitamīnu ar pārtiku praktiski neiespējami. Mūsu organisms ir neticami gudrs. Tas paņem tieši tik daudz, cik tam vajag, un visu pārējo vienkārši izved ārā.
Risks varētu pastāvēt tikai tad, ja tiek lietotas ļoti lielas uztura bagātinātāja devas. Un, lai ieliktu šo risku pareizajā perspektīvā, atcerēsimies vēsturi. Cinga, tā briesmīgā jūrnieka slimība, kas lika asiņot smaganām un izkrist zobiem, to var novērst ar nieka 10 mg dienā. Tikai 10. Tas, protams, parāda, ka no patiešām smaga deficīta mūsdienās ir ļoti viegli izvairīties. Lai gan optimālai veselībai, protams, vajag krietni vairāk. Un noslēgumā dosimies nelielā ceļojumā pagātnē, lai izsekotu šīs vienkāršās, bet varenās molekulas aizraujošajam ceļam no jūrnieku glābēja līdz pat zinātniskam atklājumam. Šis ceļojums ir patiesi fascinējošs. Gadsimtiem ilgi tas bija mistisks līdzeklis, kas glāba jūrnieku dzīvības, un neviens īsti nezināja, kāpēc. Līdz beidzot 20. gadsimtā zinātne spēja to tā teikt noķert, atšifrēt tā ķīmisko struktūru un galu galā saņemt par šo atklājumu pat Nobela prēmiju. Tas lieliski parāda, cik milzīgs solis cilvēces veselībai tas bija. Un nobeigumā jautājums pārdomām. Kā mainās skatījums uz ēdienu, apzinoties, ka mūsu ķermenis ir zaudējis spēju ražot šo vitāli svarīgo vielu? Iespējams, katra maltīte kļūst par apzinātu iespēju apgādāt organismu ar to, ko tas pats vairs nespēj sev radīt.